Šodien, 6. aprīlī, Carnikavā notika Spēks un jauda 2014.3. Fizmati un viņa draugi izlēma uzrīkot piedzīvojumu sacensības cilvēkiem, kam tās varētu būt pirmās piedzīvojumu sacensības ar mērķi orientēties mežā, pildīt dažādas uzdevumus, kas ir saistīti gan ar fiziku un matemātiku un atjautību un tā tālāk, gan arī ar kaut kādu sevis pārvarēšanu, kā piemēram lekšanu no koka pēc Bausku salas. Mums arī bija ciemos Baltais kalns, kas piedāvāja savu Baltā kalna virtuvi un pacīnīties boksringā. Pie mums bija arī bunkurā posms, kur bija jāatrod dažādas norādes, pēc tam jāizveido formula. Fizikas bija paintballs, kur bija jāšauj pret dzīviem skrienošiem tiesnešiem. Bija jāsaslēdz gaismiņas, lai iedegtos gaismiņas. Bija tīkla posms, bija bunkurā vēl jārāda Morses kodu palīdzību. Teikums man ir gripa. Tālāk vēl bija plastelīna posms, kur bija dažādiem caurumiņiem jāizdabū cauri plastelīns. Vēl, protams, bija virves, kas ir fizmatiem 2S. Apmēram 38 tiesneši un galvenais tiesnesis sauc Groziņš. Viņi realizēja šo 9 stundu piedzīvojumu sacensību Spēks un jauda.